Labrīt, draugi! Šajā skaistajā pavasara rītā. Mēs atrodamies Goguļa un Turgeņeva ielas krustojumā. Ielu nosaukumi ir mainījušies, bet kustības organizācija diez vai. Un tiešām, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka vienvirziena ielā ir skaisti iebāzta iekšā divvirziena iela. Ja? Ļoti gribētu zināt, kā cilvēkiem, kas tiešām vēlās braukt pēc noteikumiem, kā viņi to var dabūt gatavu. Šī zīmes ir rādītājs, diemžēl spilgts mūsu valsts darbības organizatoriskie pasākumi, kāpēc, ka cilvēki nezin, kāda ir spēles noteikumi šai valstī. Vai te ir vienvirziena iela, vai tomēr divvirziena. Pa šo ielu brauc arī bieži CSDD mašīnas. Un tie cilvēki, kas ir spiesti, tie cilvēki, kam ir jābūt, jāseko kārtībai, tie cilvēki, kuriem būtu jārūpējās par kārtību uz ceļiem, viņi mierīgi brauc garām šīm zīmēm, vai nu viņi tiešām neredz, vai nu nejēdz noteikumus, vai arī viņiem ir pilnīgi vienalga. Un tāpēc nav ko brīnīties, ka no šīs valsts cilvēki brauc projām, jo viņi nesaprot, kā šeit dzīvot.